Labvakar, mīļie! Labvakar 41. gada bērni, 49. gada bērni. Un šogad mums ir jaunie bērni. Tādi, kuri jums piedzima, vai kuri piedzima Sibīrijā. Un tuvojas Ziemassvētki. Šogad arī fondam aprit 25 gadi. Tas ir diezgan neticami, bet pa šo laiku mēs esam braukuši ekspedīcijās, esam izdevuši grāmatas, esam arī filmas radījuši. Un šogad ir jaunā grāmata, tas ir tā kā jauns bērniņš ir piedzimis. Grāmata mums ir ļoti mīļa, ne tikai jums, bet arī mums, kas grāmatu veidojam, strādājam pie tā. Šajā gadā mēs izveidojām 2 grāmatas. Viena ir dzimuši Sibīrijā, bet otra ir Māte Sibīrijā tulkojums angļu valodā, kuru ir lieliski iztulkojis Kārlis Streips. Viņa arī ir dabūjām, bet mēs gribējām šo grāmatu izplatīt Eiropā, citām valstīm. Eiropa mums arī atbalstīja, jo ir ļoti sāpīgi un grūti vienmēr dzirdēt šos vārdus. Mēs taču neko par to nezinām. Mēs taču neko par to nezinājām un negribam zināt un grūti to saprast. Gribas, lai vairāk zinātu. Šogad mēs izveidojam vēl vienu filmu Haralds Sīmanis, Dziesminieks un Jumiķis. Tas ir no pēckara paaudzes, no mana gada gājuma, 50. gadu dzimušajiem cilvēkiem. Un man gribējās arī šodien, lai šis koncerts, ko jums sniegs Haralda Sīmaņa draugi, tuvākie draugi, dziesminieki, būtu sveiciens jums visiem un arī Haraldam Sīmanim.
Esiet sveicināti, jūs esat apbrīnojams cilts. Es patiesi lepojos, ka mēs esam vienā tautā. Un Cintrijo šeit pieminēja Haraldu Sīmani. Mēs tad nodziedāsim dažas Haralda dziesmas. Un es domāju, ka dzīvojot un ejot tam, ko jau mums ir liktenis un Dievs piedāvājis, kas mums katram ir jāiziet cauri, es domāju, mēs daudz turamies pie tās uguns, pie tās gaismas un daudz par uguni un sauli ir savās dziesmās runājis arī Haralds Sīmanis. Aiznes vējš, ar tam neaiz
kas mūs vada un palīdz arī iet daudz kam caur, tā ir ticība, cerība un mīlestība. Un, mēs tagad nodziedāsim dažas dziesmas, kas ir saistīts ar brāļu draudžu kopienu, kur aizsākās pirms dažiem gadsimtiem, un tā gaisma ir turpinājusi virmot un pilnveidoties un augt. Un tad vispirms Jura Vilcāna dziesma ir Jāņa Poruka dzeja, un tad dažas lūkšanas. Ir daudz pie debesīm zvaigžņu, un katra savādi mirds, ir daudz uz pasaules ļaužu, un katram savāda sirds. Ir daudz pie debesīm zvaigžņu, un visās gaismu vienāš. Ir daudz uz pasaules siržu, un visas mīlē un cieš. Kaut zvaigznes kopā lītu, un saule taptu no tām, kaut sirdis kopā plūstu no sāpēm un ciešanām. Tad redzētu, cik daudz gaismas tumšā naktī rīt. Tad justureiz augstajie gari, cik liela ir cilvēka sirds. Tad redzētu, cik daudz gaismas tumšā naktī rīt. Tad justureiz augstajie gari, cik liela ir cilvēka sirds. Dod svētais gars, ka ticīgi cit citu mīlē sirsnīgi, ka visi, lai kur pasaulē, ir viena sirds un dvēsele, lai vienā prātā paliekam, cit citu mīļi panesam, kā vienas miesas locekļi, kas kopā dzīvo mūžīgi. Lai svētais gars stāv pretī tiem, kas ķildas ceļ starp ticīgiem, tie Kristu draudzi postītu, ja savu prātu panāktu. Kungs uzturi mūs ticībā un neviltotā draudzībā, ka visi
dziesmas atnāks no brāļu draudzēm. Brāļu draudzēm arī Latvijā dziesmu par skaisto rozīti. Dziedāsim kopā. Labi?
tagad es lūkšu mūsu Gunti Kalmi, mācītāju, kurš ir daudzus gadus devies kopā ar mums ekspedīcijās, teikt mums šodien lūkšanas vārdus. Viena lieta, ko mamma Dzintra, kā mēs pie sibiriešiem viņu saucam, līdztekus tam, ka 25 gadi ir apkārt, tas neticams skaitlis, ka ir filmas, ka ir stāsti, ka ir grāmatas. Manuprāt, tas lielākais sasniegums ir tas, ka mēs šeit visi tik daudzi esam kopā. Jo sākumā tie bija tikai daži cilvēki. Un tagad mūsu jau ir tik daudz un pilnīgi skaidrs, ka varēja būt vēl vairāk, bet vienkārši kāda neiespēja atbraukt veselības vai attāluma dēļ. Tas ir tas lielākais ieguvums no tā, ka mēs visi esam kopā. Un ka mums visiem ir kopēja vēsture, vai no klātienes vai neklātienes kā man. Taču tas ir kaut kas kopējs. Šodien mēs tūdaļ sāksim svinēt Ziemassvētkus. Un tie ir īpaši svētki, jo tie mums atnes kaut ko sevišķu. Šodien es sāku tā pārdomāt, kas tad ir tas sevišķais, ko tad mēs svinam. Mēs latvieši sakam Ziemassvētku, bet mēs paskatāmies Ziemas nav jau kuro gadu. Un izskatās, ka šogad nebūs, ka tie būs zaļie Ziemassvētki un nekāda sniega mums nespīd. Un laikam drīz vien mēs viens otram kā tādu lielu dārgu un runāsim par to, ka vēlreiz bija sniegs. Un, ziniet, ziemā bija arī tur pusmetrs vai vairāk sniega, un tad mēs viens otram dāvināsim akmeņus par sniegu. Smieklīgi un bēdīgi, patiesībā sakot. Acīm redzot, mēs tomēr svinam kaut ko vairāk vai kaut ko citu nekā tikai sniedziņu, nekā tikai eglīti un kaut ko tam līdzīgu. Proti, angļu vārds Christmas pasaka ļoti tieši un precīzi. Proti, mēs svinam Kristus piedzimšanu, Kristus bērniņa nākšanu pasaulē. Un kas ir tas sevišķais un īpašais pie tā, kas viņu atšķir no daudziem citiem bērniņiem, par kuriem arī mums katram vienam noteikti ir prieks, ja mēs zinām, ka kāds ir piedzimis, kāds ir nācis pasaulē, tas ir liels prieks tai ģimenē, un tiem, kas tos pazīst, tie tos sveic, bet tas arī viss. Jo katru gadu taču piedzimis tūkstošiem, simtiem tūkstoši jaunu bērniņu, un par to visu pasauli nepriecājas. Vienkārši nezinamās, ka viņi ir, bet par Kristus bērnu piedzimšanu priecājamies vēl tagad, vēl 2000 gadus pēc tam, kad tas notikās. Un tik tālu prom no mums, kādēļ tā? Kas ir tas īpašais, kas ir tas sevišķais? Kādēļ mēs sveicam viens otru Ziemassvētkos, kādēļ mēs viens otru apdāvinām? Un jūtamies visi kopā tik ārkārtīgi iepriecināti. Manuprāt, tā lielā prieka vēsts ir tā, ka Dievs pie mums ir atnācis cilvēkiem. Ka Dievs, Kungs Kristus no debesīm ir nokāpis pie mums, nabaga, bieži vien nožēlojumiem cilvēkiem, kas mīcās pa savām problēmām un nevar tikt ar viņām nekādā galā. Ir tāda diezgan paskumja baznīcas leģenda, kur es jums sastāstīšu, bet es varēju pasaka, ka tālāk būs priecīgā vēsts. Proti, reiz cilvēks sanāca visi kopā un sacīja, bet mums taču ir apnicis tā dzīvot, ka mēs viens otram daram pāri, kāpjam viens otram uz pakaļkājām, ka mēs viens otram nodaram pāri, ka mēs viens otru aprunājam, ka mēs skaužam, ka mēs viens otru nevaram paciest un panest un tam līdzi. Ko lai dara? Mēs saka, palūksim Dievu, atsūt mums kādu eņģeli un pasaka. Nonāk eņģelis no debesīm un saka, jums ir atnecis vienam otru apskaust, jā, jums ir atnecis vienam otram darīt pāri, jā, tad nedariet tā. Un aiziet atpakaļ uz debesīm. Pilnīgi skaidrs, ka mēs cilvēki nespējam nedarīt tā. Tādēļ Dievs mums atsūtīja nevis kādu eņģeli, kurš moralizējot šādu pateica, bet atsūtīja Kristu, kurš uzņemās uz sevi visu to, ko mēs esam sadarījuši un vēl sadarīsim, un to visu nodzēs. Proti, Dievs atnāk pie mums kā mazs bērniņš, kā viens no mums, kā cilvēks, kuru varēja apķert, kuru varēja samīļot, par kuru viņa vecāki priecājas, un vēlāk priecājās visa pasaule, mēs līdzi. Viens no mums cilvēks atnāca.
kopā vienā miesā ar Dievu kaut kas īpašs. Un tas, ko viņš atnesa, bija daudz vairāk nekā tas, ko varētu iedāvināt kā kaut kādas materiālās bagātības. Viņš atnāca un teica pavisam vienkārši: nevis apskautīsim, nevis necietīsim viens otru, bet mīlēsim viens otru. To var, tas ir iespējams. Es jums dodu šo lielo spēku, šo lielo enerģiju, šo vitalitāti. Mīlam, mīlēsim. Un tur, kur tas notiek, kur cilvēki to dara, tur izrādās, ka cilvēks ir tā augstākā, lielākā vērtība. Jo cilvēks izrādās taču ir radīts pēc Kristus tēla. Tāpēc šodien, kad mamma sacīja, mēs svinam šo grāmatu, kas šajā grāmatā ir? Vai grāmatā ir tie Sibīrijas briesmīgie apstākļi? Jā, bet tas ir fons, pats svarīgākais. Mēs cilvēki tur esam. Es šodien pārskatīju šo te bērnu zīmēto izstādi, un atkal pats svarīgākais esam mēs cilvēki. Dieva mīlētie cilvēki. Dieva joprojām mīlētie cilvēki par spīti tam, ka mēs neesam nekādi labiņie, eņģeļi un tam līdzīgi. Mēs esam tādi, kādi mēs esam. Vienalga Dievs mūs mīl un mīlēs. Un tā ir tā brīnišķīgākā, priecīgākā vēsts. Ja Dievs mūs ir mīlējis, tad arī mēs varam viens otru mīlēt, vai ne? Amen. Paldies viņiem. Un tagad es aicinu Tālu Veismanu, Latvijas politiski represēto apvienības vadītāju un vienu no grāmatas bērniem. Labdien visiem! Izvestiem, atvestiem, izsūtītiem, pazemotiem. Jāsaka tā, ka ir grūti runāt par to, kas ir bijis. Bet acīm redzot, bieži vien ir mazāk jārunā par to, kas bijis. Ir jāatcerās, protams, bet jādomā, kas būs. Un šodien ir tā reize pirmsvētku, kā mācītāja kungs teica, kad varbūt vajadzētu domāt par labo, domāt par to, ko mēs varam viens otram pateikt. Un, ziniet, ir tāda, es jums teikšu, šīs Krievu, šīs komunisma atraudzeņas, kad kūdīt, kad viss ir slikti, viss ir tik slikti kā nekad. Tam ir jābeidzās. Es uzskatu, ka tam ir jābeidzās. Un šodien, Dzintra, jūs esat izdarījis vēl vienu varonu darbu. Tas ir uzrakstīts kopā ar savu komandu. Tas ir testaments nākotnē. Tas, kas šodien tur ir iekšā, tas ir tas, kas bijis, jā. Un es pirmskārt gribētu sveikt jūs gan kā mūsu kopējo mammu, gan kā cilvēku, gan kā vienu lielu cilvēku ar savu komandu. Es apsveicu. Protams, viens var nes daudz, bet jums arī Dzintrie kopā komanda. Tas ir nenogurdināmais Aivārs, tas ir nenogurdināmais vīrs Pēters un tikai tā uz priekšu. Tas ir arī nenogurdināmais mācītāja kungs. Arī Viktors, jā. Kur ir mācītāja kungs? Guntes, jums arī īpaši paldies par visu. Ne tikai Sibīrijā, bet arī šeit, kas notiekās. Es gribētu tā, lai mums viss izdodās, lai mēs nenokārtu savus deguntiņus, lai mēs domātu par rītdienu, par gaišāku rītdienu, par lielām lietām. Un tās, piedodiet, es tā rupi saku, tās atraudziņas, tās visas jāmeti malā. Es arī pat biju Ukrainā.
Es saviem cīņu biedriem gribu pateikt lielu paldies. Mēs esam savākuši vismaz kādiem 2-3 ģeneratoriem, mēs esam savākuši zāģiem, mēs esam savākuši riepas, un tātad janvāra beigās mēs dosimies atkal. Kas var karogas nest? Es tiešām vēlu, ir jāatcerās, un nevar piedot šīs šausmas. Var aizmirst, var neaizmirst, bet tās šausmas. Un ticiet man, Zintra, tas ir tāds testaments nākotnē. Mums, mūsu bērniem, mūsu tautai. Paldies! Aivar mīļš, paldies! Paldies jums visiem par jūsu labiem vārdiem un atzinību, bet tiešām mēs esam komanda un Aivars, ar kuru mēs kopā strādājam, pat baidos teikt, cik daudz gadus. Un tā, tas ir bijis milzīgs arī mīlestības, un tā ir tāda apusēja enerģija, jo pirmajos gados, kad mēs sākām braukt uz Sibīriju 2000. gadā, kā mums tur gāja Ela un Indija, varētu teikt, bez transporta, bez naudas, bez nekā. Bet tas viss pateicoties arī jums, pateicoties sabiedrības atbalstam, pateicoties Sibīrijas bērniem un arī daudziem, kas ir atbalstījuši morāli, materiāli. Mēs esam šodien šeit un varam kopā svinēt Ziemassvētkus dzimušajiem Sibīrijā, kas ir grāmatā. Un visi ir tādi kautrīgi un bikli, bet varbūt piesakieties pa labam. Es skatos, ka Leonīds skatās uz maniem. Jā, Leonīd, tevs tētiņš ir Donas Kazaku atamānu pēctecis, tev jābūt drosmīgām. Labdien! Es pat nezinu, kā uzrunāt cīņu biedri un bēdu. Katrā ziņā labdien visiem, kas šeit ir. Jā, tēvs Atamans. Es ceru, ka viņš drusciņ savādāk domā, kā tie atamani, kas vēl tur dzīvo. Jo jūs atšķirsiet grāmatu, tur ir rakstīts, ka 37. gadā pagājušā gadsimtā tēvu kā Donas Kazaku atamanu izsūtīja ar savu ģimeni uz to vietu, kur 49. gadā izsūtīja Salceviča Franču ģimeni. Un tur viņu dēls ar manu mammu satikās, un te es esmu jums priekšā. Tā ir interesanta tā dzīve. Ja savā laikā bija tāds Krievu vēstnieks Višņakovs šeit. Viņam tā ieinteresē šī mana biogrāfija, kad viņš pat jau bija nodibinājis fondu, vai es nezinu, kurienes naudu dabūjis, jau gribēja uzņemt filmu, bet, paldies Dievam, varbūt par nožēlu varēja tā filma tapt, viņa nav tapusi. Ko es jums gribu teikt? Es 20 gadus novadīju Jēkabpils pilsētā, biju par mēru, tas gods bija. Un mums ar šo represēto biedrību bija, un tagad viņi arī ir. Un ar katru gadu, kad mēs gājām pie pieminekļa, es redzēju, ka mums mazāk mums paliek. Un tā ir objektīva realitāte. Ko var darīt? Laiks iet uz priekšu, dzīve ir tāda, kāda viņa ir, veci aiziet, jauni atnāk. Bet man jāsaka paldies Gekas kundzei par to, ka viņa arī caur šo aktivitāti ar saviem domu biedriem stāsta visiem, kas ar mums bija. Lai nav tā kā rietumos, jo man ar 15 gadus bija tāda goda strādāt Eiropas reģionālā komitejā. Tur bieži vien par daudzām lietām runāja par Krieviju, par agresiju, vispār. Tie dienvidu brāļi, Spāņi, Portugāli un visi tiem vispār nesaprot, kas tas ir. Beidzot viņi varbūt kaut ko sadzirdējuši, bet Gekas kundze ar savu darbu to stāsta.
Diemžēl uz vietām es esmu novērojis, ka maz stāsta. Tā kā kādā veidā ietekmēt, lai arī tajā skolu programmā būtu šis stāsts, varbūt ne tik plašs, garš, bet izstāstīs tomēr, lai tā jaunieši tomēr atcerās un zina, ka tas ir bijis un jādara viss, lai tas nekad vairs tā nebūtu. Es jums novēlu visiem siltus, klusus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu. Kur jums slēpes, es nezinu, bet es domāju, ja būs sniegs, tad mēs arī paņemsim slēpes, jo es skatos, esam pilnīgi spirkti, stipri, un kā es visiem, tikai jūs neapvainojaties, kā es visiem saviem domu biedriem vai draugiem saku, nezāles neiznīkst. Mēs vēl esam stipri, runāsim, stāstīsim un darīsim, lai visiem jums gaiši, mierīgi, klusi Ziemassvētki un daudz spēka izturības. Paldies! Paldies, Leonīda, un es aicinu jūs, katru, kam ir grāmata, ejiet uz savām vietējām skolām, brauciet pie bērniem, jo mēs katru gadu, mums ir 10 lekcijas skolās visā Latvijā. Guntis Kalmen brīnišķīgi runā, un droši vien šeit zālē sēž daudzi, kuru novados mēs esam bijuši. Tā kā jūs esat gaidīti, jūs runājiet no sirds to, ko jūs esat pārdzīvojuši, un bērni to sapratīs, un bērni jūs gaida. Un tagad es gribu aicināt divus profesionālus aktierus, Regīnu un Valdi, kuri sēž pirmajā rindā, un arī grib kaut ko pateikt. No sevis, ne ar lomu vārdiem. Tas, ko tas fonds ir izdarījis 25 gados, tas ir apbrīnojami. Palikusi taustāma, vizuāli ieraugām un sajūtam Latvijas vēsturi. Un to, ko iepriekšējais runātājs runāja par to stāstu paušanu citiem, man liekas, ir vēl viens nenovērtēts tāds aspekts, ka katru gadu Sibīrijas bērnu fonds izsludina radošo stāstu konkursu, kuros bērni aprakstā teikt savus vecā tēva un vecās mammas stāstus un kaut kādā veidā to Sibīrijas stāstus arī vizualizē zīmējumos. Un ticiet vai nē, lasot šos stāstus, man brīžām aizrāvās elpa, cik tie bērni ir talantīgi, jo man joprojām stāv atmiņā viens stāsts, kurš bija apmēram uz pusotras A4 lapas uzrakstīts un saucās Litrītes piena, kurā šis litrītes piena okupācijas laikā aizceļo no Latvijas, tad viņš nonāk Vācijā, tad viņš nonāk, man liekas, viņš nonāca Brazīlijā, Austrijā, Kanādā, un kaut kad tagad pēc atmodas šis litrītes piena atgriežās Latvijā. Un šī litrītī pienā ir rakstīta faktiski visu Latvijas vēsturi, ne tikai faktoloģiski, bet kaut kādā veidā, tik emocionāli, kā savā dzējā emocionāli prata izpausties Imants Ziedonis. Runājot par šo grāmatu, kas kaut kādā veidā skar mūsu vecāku stāstu Sibīrijā, tur ir daudz un dažādi aspekti, bet man liekas, tas galvenā doma ir tā, ka necilvēcīgi grūtos apstākļos apbrīnojam, ko cilvēks var izturēt, paturot veselu, savu garīgo mugurkaulu. Es neesmu ieskatījies šajā grāmatā un stāsti, protams, ir dažādi, bet es saku paldies grāmatas izdevējiem par to, ka viņi mums deva iespēju apliecināt mūsu mīlestību mūsu vecākiem, mūsu vecvecākiem, tie, kuri palika nometnēs, tie, kuri palika Sibīrijas zemē, un tie, kuri atgriezās. Un
kaut kādā veidā tas Sibīrijas stāsts ir ierakstīts tik ļoti mūsu gēnos, kad ir tā sajūta par to, kas ir šajā pasaulē labs un par to, kas nav vērtīgs. Un es vēlu jums visiem veselību, priecīgus svētkus un paldies mūsu vecākiem un vecvecākiem. Lūdzu, Regīna. Labdien visiem! Te jau daudz vislabā prātīgā ir pateikts, un es gribu visam tam pievienoties, un katrā ziņā Ziemassvētki ir tāds laiks, ka visi gaida brīnumus, un es domāju, ka šajā zālē ir apliecinājums tam, ka brīnumi notiek, jo tas, ka mēs te esam, ka mūsu vecāki uzdrīkstējās mūs radīt tādos briesmīgos apstākļos, un ka mēs esam izauguši un esam šeit, tas ir tāds brīnums, un tas varbūt ir Dieva brīnums, un varbūt tāpēc arī ikvienam no mums ir kāds savs uzdevums, kas dzīvē ir jāpiepilda, un ko droši vien jau ir piepildījuši, un katrā ziņā tas visi tie, kas šeit ir zālē, tas ir apliecinājums tam, ka brīnumi notiek. Es vēl gribu pievienoties sveicieniem vecākiem, vecvecākiem un tiem, kas tagad ir tur augšā debesīs, un pateikt paldies. Un vēl paldies es gribu teikt Dzintrai un viņas komandai, jo nekas, lai cik dīvaini tas nebūtu, nekas tik ātri negaist kā atmiņas. Mēs jau vairs atceramies kaut ko par vecmāmiņu, bet par vecvecmāmiņu, ja nav pierakstīts, mēs vairs neko nezinām. Par vecmāmiņu arī tikai rakstītais vārds, diemžēl tā ir, saglabā atmiņas, jo cilvēki, kamēr ir jauni, viņi ir ārkārtīgi pārņemti ar savas dzīves iekārtošanu, ar savām lietām, un viņam vairs neinteresē, no kurienes es esmu cēlies, kas tur ir bijis. Un tad, kad vēlāk jau tev rodās jautājumi, kāpēc un no kurienes un kas bija, tad vairs nav kam paprasīt. Un tāpēc es aicinu arī vienu no jums pierakstīt dienas grāmatā savas atmiņas, jo tad, kad jūsu bērni un mazbērni un mazbērni kaut ko gribēs zināt un vairs nebūs kam paprasīt, viņiem būs rakstiska liecība. Un katrā ziņā vislielākais paldies! Paldies Dievam, paldies Dzintrai un viņas komandai, un lai jums gaiši un priecīgi Ziemassvētki un jaunais gads. Veselību! Šeit ir Lība, kur parasti grib runāt. Lība. Runām būs tad beigas, jā. Mēs kopnesieši sakam lielu paldies Dzintrai un viņas komandai par šo skaisto ievērojamo grāmatu, ko es vēl neesmu paskatījusies, ja kas, un slikti, protams. Un lai turpmāk visi ceļi ved uz labestību un uz Koknesi. Jā. Un izstādi uz Liktendārzu obligāti aizvest visu izstādi, lai pavasarī mēs tur arī varam skatīties. Liels paldies Aivaram un komandai arī. Labdien! Es ar pievienošos. Sirsnīgs paldies mūsu mammai, kas mūs ir tik ilgi lolojusi, braukusi ar mums Sibīriju, izbraukājusi, es ar tiku vienreiz līdzi, kā saka. Un es tiešām esmu sirsnīgi pateicīga par darbu, ko viņa iegulda. Un arī Aivariņš,
kas ir vienmēr bijis mums līdzi. Es esmu no Stopiņiem, ja kāds nezina. Mums kādreiz bija liela sadarbība. 27 represētie man ir uzfilmēti, uzrakstīti diskos, kā saka, to visu darīja Aivariņš. Godīgi, cītīgi, ar darbu, lielu pacietību, ar palīdzēju, protams. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi viņiem, ka turpina šo darbu un ka spēj mūs vienmēr savākt visus kopā. Vienmēr mums ir ielūgumi, vienmēr tiešām, var sakot, visu paldies, sirsnīgs paldies un viņiem aplausi. No viena Rozītes mācītājām, tur kaut kur bija. Kā pēdējo runātāju es gribētu aicināt Andri Bumbuli, vai Andri, tu esi gatavs? Jo es gribu, lai tu noskaiti to dzejolu Krievam rūdu neraksim man. Kā tur, Andri? Lūdzu. Uz Sibīriju nebrauksim. Māsa priektu. Mīļie, likteņbiedri, es ceru, ka mēs uz Sibīriju vairs nebrauksim un Krieviem rūdu neraksim. Paldies, Andri. Un tagad koncerta nobeigumā es gribu aicināt Magdalēnu Geku. Un viņa šodien ir izvēlēta tāpēc, ka pirms 25 gadiem Magdalēnai bija 7 gadi, un viņa dziedāja, 7,5. Viņa dziedāja Sibīrijas bērnu pirmajā konferencē 2001. gadā. Viņas dziedāja kopā ar māsiņu, un kad māsiņa dziedāja kaut ko nepareizi, Magdalēna viņai knieba. Un šodien viņas spēlēs Sibīrijas. Labdien visiem! Pavisam īsi, un būs pavisam īsis arī spēlējamies. Man Pēteris Vaskis teica, ka jāuzraksta, tas ir jāuztaisa viļolai solo kādas Ziemassvētku dziesmas, bet tās visas komerciālās Ziemassvētku dziesmas man apnika, un tad es izvēlējos tradicionālās latviešu dziesmas, ir veselas 3. Pirmā ir Kur bijāti Ziemassvētki, otrā saucās Pūti, pūti ziemelīti, un trešā ir Sidrabiņa lietīšlīte. Paldies! Un būs kaut kādā brīdī jādzied līdzi. Lūdzu, dziediet. Kad es uz jums tā skatīšos, lūdzu, dziediet. Ja?
ceru, ka karstvīns nav atzīsts un kafija un milzīgs cienestu galds ir no upes grīvas šodien atbraucis. Novērtēsim to. Šoreizīgi Jānis Ļomans saslima un pazuda. Un tā kā dziedāsim, priecāsimies paši. Nē, muzika būs, bet varbūt bez muzikas. Lūdzu, pie cienestu galda varbūt var krēslas kaut kur ar malām nolikt. Paldies!